Labdien, labrīt! Esat sveicināti pirmajā webinārā, ko mēs rīkojam kā Dimedium grupas daļa, kā Dimedium Latvija. Nosaukuma maiņa juridiski tā nozīmē maz, jo nemainās ne reģistrācijas numurs, ne bankas konts, un uzņēmuma reģistrā arī visas tās lietas notiek kaut kādā laika periodā. Tomēr mums pašiem tas nozīmē ļoti daudz, jo tas mums nozīmē kā jaunu attīstības spirāles loku, kur mēs kopā ar igauņu īpašniekiem un lietuviešu kolēģiem ar viņu atbalstu mēs varēsim sniegt jums vairāk, mēs varēsim piedāvāt jums jaunus produktus, jaunas zināšanas, jaunas prasmes. Un šīs dienas webinārs arī ir kā apliecinājums šim jaunajam iesākumam, jo ar BioEnterprise kompāniju mēs sākām sadarboties tikai tāpēc, ka igauņu kolēģi jau šo lietu bija iesākuši bišķiņ agrāk. Un mēs šos bolus, par kuriem šodien būs runa, izplatām tikai no šīs vasaras. Boli ir lieliski iespēja nodrošināt dzīvnieku ar viņam nepieciešamajām minerālu vielām, mikroelementiem un vitamīniem atkarībā no tā, kas nu šo bolu sastāvā ir. Kā parasti. Apmēram stundu gara būs prezentācija, ko mums šodien laipni sniegs Džeks van Mensforts no Nīderlandes. Viņš par sevi pastāstīs vairāk, bet vīrs ir ar lielu pieredzi dzīvnieku ēdināšanā un tiešām šīs lietas labi pārzina. Kā parasti jautājumus lūdzu uzdodiet čata lodziņā. Uz jautājumiem centīsimies atbildēt pēc tam, respektīvi prezentācijas beigās. Prezentācijas laikā būs vairāki tā saucamie balsojumi, pūli, jeb izrādās jūsu pusē tas rādās kā aptaujas. Tur būs, kā parasti, vairākas atbildes, uz kurām, viena ir pareizā. Šoreiz pēc webināra aptauju nesūtīs visu šī te sistēma, bet gan Dana to darīs no sava e-pasta. Apmēram 20 minūtes pēc tam, kad viss būs beidzies, viņa saņems savā datorā ziņas par tiem cilvēkiem, kuri ir tiešām apmeklējuši un noklausījušies. Un tad šiem cilvēkiem arī uz viņu e-pastiem tiks nosūtītas visas ziņas. Nevis ziņas, bet tā aptauja. Aptaujā vēlreiz atgādinu norādiet savus numurus, par kuriem jūs vācat punktus, vai tie ir veterinārās certifikāta numuri, vai tie ir sēklotāja vai pārauga darbības numuri. Pāraugiem un apsēklotājiem atgādinu, ka punkti nāk tikai par vienu no darbības jomām, lai arī varētu domāt, ka šis seminārs vienlīdz attiecās gan uz apsēklošanu, gan uz gaļas, gan piena pāraudzību, tomēr punktus jūs saņemsiet tikai par vienu darbības jomu. Lūk, tās laikam arī ir tās pašas galvenās lietas, ko es gribēju jums iesākt, un tāpēc es sākam un dodu vārdu Džekam. Džek, floor is yours. Yeah, here you are. Okay. Thank you, Vita, for the introduction, and thank you for to participate in this webinar. I will tell you a story about lifetime extension on dairy farms and how cost effective it can be. And the steps how you can reach that. Tātad Džeks ir priecīgs būt kopā ar mums šeit šorīt, un lai arī mēs izsludinājām, ka stāsts būs par boliem, bet lielākā daļa šīs dienas stāsta būs par to, kā pagarināt govs mūžu un kā no tā iegūt labumu un tieši naudas izteiksmē. Okay, here's the first slide of the presentation.
It's quite it's quite a lot of farmers. They work on lifetime extension at this moment, but it's not easy, and now therefore this presentation can be a guideline for your dairy farm, where to focus on, and give you some very practical tools to make the first step in this direction. Govju mūža ilguma pagarināšana tagad ir ļoti svarīga lieta, un daudzi cilvēki cenšas un strādā pie šīs te lietas, un cilvēki ir sapratuši, ka, es teikšu tā, veca govs ir vērtība. Un šajā prezentācijā būs daži tādi, tīri praktiskas dabas lietas, tādas tā kā soļi, ko jūs varat spērt, lai kaut drusciņu pieliktu pie govs mūža. Okay. Good. Something about myself. Now, I did a study on Wageningen Agriculture University. I think for you, it's also maybe important, maybe good to know that I think around more than 20 years ago, I started to sell Sprevo in Latvia. So I'm already quite long, that I know more or less your country. Mm-hmm. Tātad Džeks ir mācījies Vaningenas universitātē lauksaimniecības. Viņš ir no Nīderlandes, un viņš bija tas vīrs, kurš sāka pirms daudziem gadiem pārdot Sprevo pienu Latvijā. Tad, kad mēs nebijām Sprevo piena izplatītāji, bet piens vienalga bija labs arī tos laikos. Yeah, and Latvia was one of the first export countries for Sprevo. Sprevo is produced in the Netherlands, so Latvia was one of the first, and now I think it's a quite famous brand. Yes, true. Un Latvija bijusi pirmā valsts, kur Sprevo piens no Nīderlandes ir vests. Bet tagad tas ir tiešām jau ļoti populārs zīmols, un mēs pārdodam tiešām ievērojami daudzumu šīs Sprevo piena. Yeah, good. And after that, I traveled a lot to Russia, China, also helping farms with mainly calf rearing and transition diseases from dairy cows. Un viņš ir daudz ceļojis Krieviju, Ķīnu un Austrumu Eiropu vispār un mācījis cilvēkiem, kā izaudzināt teļus un kā izvairīties no tranzīta perioda slimībām. Yeah. I'm a cow signal trainer, and since 2017 I work for Bioenterprise. Un viņš ir izmācījies arī par to govs signālu treneri, un kopš 17. gada strādā kompānijā Bioenterprise. Yeah. I think enough about myself. Let's start with the presentation. Pietiks par mani, labāk tagad runāsim par lopiem. Yeah. Now, what kind of trends we see in our animal husbandry? Kādas tagad jaunākās tendences mēs redzam dzīvnieku turēšanas sistēmās? So we go to a more sustainable way of dairy farming. That's what we want. The farmers want it, but also the consumers want this. Saimniekošanai ir jābūt ilgtspējīgai, to grib gan saimnieki, gan arī par to domā patērētāji. Now we have to take better care of our animals, so animal welfare is more and more important, and connected with that, farms they use less antibiotics. Dzīvnieku labturības nozīme ir stipri pieaugusi, un uzlabojoties labturības apstākļiem nav nepieciešams lietot tik daudz antibiotiku, un līdz ar to antibiotiku patēriņš ir samazinājies. And I think also a trend what we see more in at least in Western Europe, that the whole veterinarians
there's a change in veterinarian world. They go much more from curative treatment to a prophylactic treatment of animals. Un Rietuma Eiropā tas ir īpaši skaidri redzams, kā notiek pārmaiņas veterinārijā pasaulē, ka veterinārārsts nav tas, kas tiešām ārstē slimo lopu, bet tas, kas darbojās ar profilaksi, labturību un tādām lietām, lai dzīvnieks nepaliktu slims. Yeah. And then that's I think a very good trend also connected to longevity of animals, because it's much better that we can prevent a disease than treat a cow and on the moment it's sick. Prevention of prophylactic treatment is much better in my opinion. Un arī tā tendence, ka saglabāt dzīvnieku saimniecībā, slaucamo govu mūsu gadījumā, iespējami ilgāk, arī tā ir jaunāko laiku tendence, kura ir ļoti atzīstama, ka nevis dzīvnieku ārstēt, tad, kad viņš ir slims vai aizsūtīt uz kautuvi, bet darīt visu, lai viņš iespējami ilgāk saimniecībā paliktu. But of course, it's not always possible, this prophylactic treatment. So, but there is clear that there is a trend going on. Nevienmēr mēs varam ar profilaks izdarīt visu, slimības paliek un ir, bet tomēr tā tendence ir tāda un tendence ir jāseko. Yeah. Okay. Good. We see, I think, a very nice cow. This is a Dutch cow. Her name is Susanna. Tad redzam smuku govi. Tā ir holandes govs, viņu sauc Suzanna pat, mēs varam dabūt zināt. Un šeit ir arī uzreiz jau jautājums. And I like this cow very much because it's a strong cow. The coat is shining. I think she is already third or fourth lactation, but also. And that's also a topic for today. I also see quite a big of a risk in this cow. Viņam šī govs ļoti patīk. Viņa ir stipra govs, viņa ir lielas, var redzēt, viņa ir spīdīga, bet tāpat laikā jūs redzat, tur ir rakstīts, es esmu riska zonas govs. And actually, my question to the audience is, what kind of risk do you see in this cow? If you look to this cow. What kind of risk you see, where to worry about? Un šis ir jautājums jums. Lūdzu atbildiet, kāda veida risku jūs šai govī redzat kā vislielāko risku? So there is, I think, a possible to do a poll now. It's working now. Yeah. Okay. The audience know how it works? Yes, they vote. They vote, and you can also push this pause button, and you will see. Okay. Yeah. Okay, and I think we can. Good. I see that. I see that we have very good audience in Latvia. They go good. The main risk what we see in this cow is the empty rumen, and 65% of the audience saw it with me, and that's for me a sign. I don't know why it is. Is this cow? It's because of there is less grass in the field. Or that there's something wrong with this cow, that she's starting to become ill. But for sure, for me, it's a cow which we have to have a close watch on. Džeks saka, ka ļoti laba apmeklētāji vai klausītāji esam šeit sapulcējušies, jo lielākā daļa saka, ka tukšais pureklis, kas šajā bildē lūk nozīmēts ar sarkanu gultu, ir galvenais risks, kam govs ir pakļauta. Un tas, ka ganībās varbūt, ka ir par maz zāles, varbūt, ka viņa ir nepēdusi jau no rīta vai kāda cita iemesla dēļ, šis tukšais pureklis ir izveidojies. Tas ir jau tā kā iepriekšējais, bet
tas risks, kuram viņa šobrīd ir pakļauta, visvairāk ir tukšais pureklis. So we have, but there are much more risk animals at the farm. So if we have a look on what is possible risk, one has too high body condition score at calving. There are subclinical cases of ketosis or milk fever. There are subclinical cases of mastitis. But we have to investigate. If we want to keep our animals longer on the farm, then we have to be aware of the risks there are on the farm as well. Nu, lūk, ja mēs paskatāmies kūtī, tad to riska zonas goju varbūt ir pat vēl vairāk. Viena govs atnesoties bijusi pārāk resna, viņas ķermeņa kondīcija bijuši vairāk nekā 4 punkti. Citām govīm ir subklīnisks mastīts, subklīniskā piena trieka, subklīnisks ketoze, varbūt pat neklīniska. Bet, ja mēs gribam šīs te govis, kuras ir riska zonā, tomēr ganāmpulkā saglabāt, ir jāizmeklē, jāsaprot, kāpēc tas tā noticis un kaut kas lietas labā jādara. Yeah. Okay. What we want to focus is on lifetime extension or some call it longevity of cows. What we want to do, we want to avoid dropout cows, and we want to guide them to the next lactation, because we know it's very profitable to keep cows longer on the farm, and that's why we have this logo with +2. So it means actually +2 lactations. So average in Holland, we have 3 lactation, so +2. So we want to, our goal is that the cows have an average, of 5 lactations on a farm. Mēs vēlamies fokusēties uz govs dzīves laika pagarināšanu, ja to smalkā vārdā tagad sauc par dzīvildzi. Un šeit arī ir tas mūsu tā kā pasākuma logo +2, tas nozīmē +2 laktācijas. Ja Holandē šim brīžam vidējās laktāciju skaits ir 3, tad pieliekot +2 būtu 5 laktācijas, kas būtu stipri ilgāks govs dzīves mūžs. Un šodien arī gribu pierādīt to, ka govs mūža pagarināšana dod papildus ienākumus. Okay, but good. The goal is lifetime extension. What's on this slide? +1, +2 lactations. 2 lactations is quite hard, but I think it's very realistic to go for 1 lactation with better management. Tātad mūsu mērķi ir pagarināt slaucamo goju dzīvi, pielikt 1 vai varbūt 2 laktācijas. 2 laktācijas varētu būt drusku jāiespringst, bet 1 laktāciju tas ir ļoti realistisks mērķis. The main item, if you go for this lifetime extension, then you will see you have to work more prophylactic, less antibiotics, so you will have less replacements in the herd, and less young stock is needed. And finally, that will give a significant higher income for a farm. Un darbojoties vairāk ar profilaktiskām lietām, būs vajadzīgs mazāk antibiotiku priekš ārstēšanas, mazāk govju aizies ārā un būs mazāk jāliek jaunu vietā, un līdz ar to būs vajadzīgs mazāk jaunlopu, lai šos te govis aizvietotu. Un tas mums viss kopā dod lielākus ienākumus. Yeah. And that brings us actually to the next question. To the audience. Un nonākam pie nākošā jautājuma. What is the extra income per year
on if we can reach 1 lactation extra on a 100 dairy cow farm. What is your opinion? Un tagad ir jūsu domas un jūtas par to, cik lielus papildus ienākumus gada laikā varam sagaidīt 100 slaucamu govju fermā, iegūstot 1 papildus laktāciju. Lūdzu, balsojiet un izsakiet savu viedokli šādā veidā. There is still voting going on? Yes. Domas dalās visādos virzienos. The most it's middle. The middle. Oh, that's good. Izskatās, ka vairums grozās kaut kur pa vidu. Droši vien, ja būtu citādi cipari, teiksim, no 15 līdz 20, tad lielais vairums būtu tur. If you give different numbers, for example, from 15 to 20, then will be majority. Oh, okay. Yeah. The most of the audience has it right. It's the number is between 15 and 25,000 euro per year extra income for a farm, and that's quite significant. Un lūk, lielais vairums atkal apmeklētāju un klausītāju esat atbildējuši pareizi. Parasti papildus ienākumi ir apmēram 15 līdz 25 tūkstoši eiro robežās par gadu uz 100 slaucamajām govīm. Tā tas ir. Tas ir diezgan ievērojama naudas summa, ja? If you have a little bit closer look to the numbers behind this calculation, then this calculation is based on a farm with quite normal milk production, 8,600 liters. That's quite normal for a farm. There is a 3 number of lactation. Average calving is 25 months. So these are the numbers, and you see here already the rearing cost is totally more than 50,000 euro on this farm, on such a farm, and the average rearing cost of one heifer is 1,500. So, and this is I think quite low. I think average in Holland this number is put on 2,000. Lūk, šeit ir tie pieņēmumi, kas ir izmantoti mūsu aprēķinos šodien. Tātad 100 slaucamās govis, izslaukums diezgan vidējs, 8,600, pa gadu saražotas 860 tonnas piena, 3 laktācijas, teles atnesās 25 mēnešu vecumā, un teles izaudzēšana izmaksā apmēram 1,500 eiro. Un Džeks saka, ka šie ir diezgan tādi mazi cipari priekš teles izaudzēšanas, jo parasti Holandē viņi rēķina, ka izaudzēta tele līdz atnešanās brīdim izmaksā apmēram vai pat vairāk kā 2,000. Yeah. So if we go to this +1 lactation, then you see on a 100 cow dairy farm, if you keep your 100 cows in the second column, then the only difference with the old situation is that you have less rearing cost of your heifer. So and then that's more than 15,000 euro. Lūk, un šeit salīdzinot, ja pieliekam tikai vienu laktāciju, govju skaitu atstājam iepriekšējo izslaukumu un neaudzējam, tad vienīgā starpība šajā bildē ir, cik izmaksā telīšu audzēšana. Un šī te starpība arī veido tos 15,000 par gadu. So you can also, the extra space or the extra feed you save, you can switch. You can take some extra cows in your herd, so then you have +7 extra dairy cows. So and this gives then in the calculation that you have an extra income of almost 25,000 euro
So, and that's quite significant for a dairy farm. Un ja mums to teļu nevajag tik daudz, tad atbrīvojās vieta kūtī. Vieta tukša nevar palikt, ieliekam tur 7 laucamās govis ar tādu pašu izslaukumu. Un šajā reizē mūsu ienākumi palielinās vēl par gandrīz 10 000. Tātad kopumā sanāk turpat vai 25 000 eiro vairāk, tikai tāpēc vien, ka ne visas govis aizbrauc uz kautuvi. But it's always when you show some numbers, there's always discussion about, is this correct, and are all the costs involved, and so on. But for me, it's more the size of the number. For me, it's the most important message is that if you go for lifetime extension on your farm, then there is a significant extra income for you, and then the exact numbers are less important, but it's quite significant. That's the message of this. Tad, kad klātienes semināros es rādu šo te bildi, tad cilvēki bieži vien iebilst un saka, ka ne jau viss šeit ir uzskaitīts un ne jau visi tie aprēķini ir precīzi. Nav tāds īstenībā mērķis aprēķināt precīzi. Jūs katrs pats varat rēķināt mājās, cik jums maksā katra lieta, bet tā doma, kāpēc šī bilde tiek rādīta, ir parādīt tendenci, parādīt, ka tās ir ievērojamas naudas summas, kuras jūs varat iegūt papildus tam, ko jūs darāt šodien. Okay. Now we can do the same exercise if we look to +2 lactations extra. More or less, we see the same. It's the same calculation, only based on 2 extra lactations, and then we see at the bottom that there is a difference of an extra plus an income between 22,000 and 37,000 euro. Un šajā bildē ir aprēķins, ja govs tiek paturēta 2 laktācijas ilgāk. Ja mēs 3 laktāciju vietā iegūstam tās 5, tad redzat apakšā, kā cipari, kas nāk papildus, ir ievērojami lielāki no 20 līdz 37 000. Okay. So we discussed about, we know it's profitable to focus on dairy lifetime extension. That is a lot of income extra. But what is the road to go? And I think that the next part of the presentation goes about this road. What are the steps to take to work on this lifetime extension? Un veids, kā mēs varam pagarināt govs dzīvi, ir katrā saimniecībā visticamāk savādāks. Un tāpēc katrā saimniecībā ir cita sāpīgā vieta, uz kuru nākas fokusēties. Un tagad prezentācijas nākamajā daļā mēs runāsim vai fokusēsimies tieši uz govs dzīves daļām, tā varētu sacīt. Yeah. And of course, if you want to keep your cows longer on the farm, longer in production, you have to reduce replacement. That's the thing you have to work on. Un jo jūs govis ilgāk saglabāsiet ganāmpulkā, ilgāk viņus saglabāsiet produktīvas, jums vajadzēs mazāk aizvietošanu. Now, focus. If we look to replacement, then we know that calf rearing, better calf rearing, has a very positive effect on already on longevity of the animals. So there's a direct relation between calf rearing and how long the animals stay on the farm. Un pati pirmā lieta, ar ko ir jāsāk, un tas tur es pati arī 100 punktu piekrītu, ir mazo teliņu izaudzēšana. Kā ies mazajam teļam, tā viņš dzīvos visu savu atlikušo mūžu. Jo jūs vairāk pūļu pieliksiet pirmajās
3, 5 vai 55 teliņa dzīves dienās, jo labāks rezultāts jums būs pēc gada, pēc 2, pēc 5. Yeah. Now, and if you look to calf rearing, then I think the key for better calf rearing is metabolic programming, awareness of metabolic programming and knowing how this works. Un par teļiem runājot, metaboliskā programmēšana, noteikti daudzi no jums jau zina, kas tas ir un kā tas darbojās. Tā ir teļa dūšīga barošana pirmajos dzīves mēnešos, un jo teļš būs labāk paēdis, jo ilgāk un laimīgāk viņš dzīvos. Yeah. And the second part is to avoid transition diseases like milk fever, like ketosis, displaced abomasum, mastitis, lameness. That kind of transition diseases we have to avoid, and also be aware of these subclinical cases of these transition diseases. Un otra lieta, uz ko tiešām vajag fokusēties, ir tranzītlaika saslimšanas, piena triekas, ketozes, guminieki un tā tālāk. Un negaidīt, ka govs tiešām nokrīt ar piena trieku, bet skatīties arī uz subkliniskajiem gadījumiem un censties novērst tieši tos. But my opinion is that if for especially when you focus really on good calf rearing, you make already a huge step in longevity of cows, and then +1 lactation is I think very possible with just this better calf rearing. Un Džeks atgriežas vēlreiz tomēr atpakaļ pie mazajiem teliņiem un saka, ka caur to ir visvieglāk panākt to vienu laktāciju klāt, jo labāks būs teliņa sākums, jo labāka būs visas govs dzīve. Good, that brings us actually to the next question. Un esam nonākuši līdz nākošajam jautājumam. How many % of the animal cow replacements we can avoid? What is your opinion? Un jums ir jāatbild uz jautājumu, no cik procentiem ikgadējo govs aizvietošanas gadījumu ir iespējams izvairīties. Ja mēs pieņemam, ka 100% ir visi aizvietošanas gadījumi, cik no šiem gadījumiem ir tādi, kurus varēja novērst? Cik govis varēja palikt mājās, nevis aizbraukt uz kautuvi vai citādi beigt savu dzīvi? Balsojam! Un arī šeit domas ļoti dažādi dalās. So the most people think between 50-60%. No, we give them a little bit more time to think. Yes, a little bit, yes. Because I do not see the right answer yet. Okay. It seems half thinks that half is possible to avoid. Yeah. Jā, izskatās, ka apmēram puse klausītāji domā, ka no puses ir iespējams izvairīties. This is actually research from De Laval, what they did. Now, based on a replacement rate between 30-45% average, they investigated that 70 or 80% of all the replacements was avoidable. Un pareizi atbilde ir drusku cita. Šis ir pētījums, ko veikuši De Laval ļaudis, un viņi ir aprēķinājuši, ka aizvietošana notiek apmēram 30-45% govju ganāmpulkā, bet apmēram 70-80% var izvairīties. Yeah. So this gives us actually the tool or the background that we can do a lot to keep animals longer in production. But you have to take good care of them, and if there is a problem, act proactive. Do not wait that an animal is sick and then start treatment. But
much more proactive prophylactic treatment of animals. Un šie cipari mums ļauj un liek domāt par to, ka darbojoties proaktīvi, respektīvi nesagaidot, kamēr govs ir slima, bet rīkojoties profilaktiski, rīkojoties atbalstot viņu grūtā situācijā, jau iepriekš mēs varam panākt to, ka dzīvnieks paliek ganāmpulkā un paliek produktīvs vēl ilgāku laiku. And of course we know the biggest problem of replacements is mastitis. It's fertility, lameness. That are the three main factors that the animals leave the farm. Un jūs droši vien arī paši zināt, ka galvenie aizvietošanas iemesli ir mastīts, klibums un auglība. Tās ir galvenās lietas, kuru dēļ govis atstāja kūti. So let us focus more on calves. What steps are essential to do better calf rearing. Un tagad paskatīsimies katru govu dzīves posmu tā kā atsevišķi un sāksim ar maziņojiem, ar pašiem mazākajiem, ar teliņu audzēšanu. So there's a lot of information on this slide. But if we go from the left to the right, then actually calf rearing starts already when the calf is not born. It's prenatal that situation when the calf is still in the cow. Šajā bildē, protams, ļoti daudz informācijas, bet sāksim no vienas maliņas, sāksim no tā brīža, kamēr teliņš vēl nemaz nav piedzimis. Un jau no apsēklošanas brīža jau ir ļoti svarīga, kā viņš jūtās govī iekšā. And there is quite a lot of study about cows that have a lack of nutrition during the gestation, that those calves do not perform that well during the productive life. So there is a direct relation as well, lack of nutrition during the unborn calf and later on production. Jā, un ir vesela virkne pētījumu par to, ka kā ir jutusies, vai respektīvi, cik labi ir pabarota vēl nedzimušā teliņa māte, vai viņai ir bijis pietiekami daudz vitamīnu un mikroelementu, ir tieši sakars ar to, kā piedzimusī tele, kā viņa jutīsies savā turpmākajā dzīvē un cik daudz piena viņa dos. Yeah. Now you need also perfect colostrum management on day one. That's for me. I did a lot during my life with calf rearing, and it's so important, this item. It's a very, very underestimated item. How important colostrum management is. Un tad pati pirmā piedzimšanas diena. Tā ir vissvarīgākā diena teļa dzīvē, un tas ir brīdis, ko var sačakarēt vienā mirklī un var izdarīt ļoti daudz tai vienā dienā. Jaunpiena iedošana ir nenovērtēts labums, ko es vēlreiz saku, var vai nu sačakarēt, vai iedot teļam visu to labāko. And if you do not have the perfect colostrum for the animal, then take some out of the freeze or upgrade colostrum with a colostrum preparat, but really take care, be sure that your young calf have sufficient antibodies in the blood to start their lives. Un tas, kā jūs darāt, tas ir arī sekundāri. Vai jūs tiešām paspējat izslaukt govi stundas laikā un teļam iedot pietiekami daudz? Vai jūs dodat kādas pastas vai kaut kādus citus jaunpiena uzlabotājus? Vai jūs ņemat pienu no saldētavas un veikli viņu apkausējat un tādā veidā darbojaties? Bet svarīgais ir panākt, lai teļam ir pietiekami daudz antivielu asinīs. Now, if you look to the milk period, then
then metabolic programming is number one. And metabolic programming is just feed. It's hard feeding of your animals. Let them grow as fast as possible without any diseases. Keep them healthy without any diarrhea, but let them grow as hard as possible. Un tad seko piena periods 1 vai līdz 9 nedēļām, kas arī saskana ar šo te metabolisko programmēšanu, kas ir dzīvnieka dūšīga barošana. Nekādā gadījumā teļš nedrīkst ciest par badu nerunājot, bet pat izsalkumu nē. Bez caurejas, bez ar labi attīstītu spurekli, lai pēc tam teļš var pēc atšķiršanas turpināt ēst un ar lieliskiem svara pieaugumiem. Tas viss ir ļoti svarīgi turpmākai dzīves gaitai. Now here is mention also that we have to double the weight from birth up till weaning, double the weight, plus minus average daily gain of 850 gram. But if possible, make it higher. If 1,000 gram average daily gain is possible, then it's even better. So let them grow as hard as possible. That's the advice. Un ļaujiet teļiem augt. Šeit ir rakstīts dubultot piedzimšanas svaru līdz atšķiršanai. Tas nozīmē apmēram 800 gramu dzīvsvara pieauguma dienā. Bet ja jūs varat nodrošināt to, ka teļš pieaug par kilogramu, lai aug, jo labāk augs, jo labāk būs. Now, if you go to the next phase, that you really rear them, then of course, high growth should be there, 800, 1,000 gram per day, and do not. If the calves are metabolic programmed, then don't be afraid that the animal become fat, because those animals, it's very difficult that they become fat, because such animals, they have another type of metabolism. They can much better handle feed and just put it in growth and not in fat. Un pēc tam, pēc atšķiršanas, barojam teļus tā, ka viņi pieaug par 800 gramiem līdz kilogramam dienā, un ir svarīgi atkal atgriezties uz pašu sākumu, jo tie teļi, kas ir metaboliski programmēti, jeb respektīvi, kuri nav badināti savās dzīves pirmajās dienās, viņi nepaliks resni arī ēdot daudz šajā te pirmajā dzīves gadā. Jo tiem teļiem, kas ir labi pēduši pirmajos 2 dzīves mēnešos, viņiem ir pareizāk attīstījušies visi orgāni, un viss metabolisms, visa vielu maiņa, visa barības izmantošana šiem teļiņiem ir pavisam citādāka nekā tiem, kas ir dabūjuši pāris litru piena dienā. Okay, then the next one. So after the calf rearing, we go more to young stock. What is important are the topics for that? That we, if we have a calf which has a better grow faster during the first year, then we can start insemination at 13 months. And we know from Holland that there are farms, they start already on 12 months with the first insemination. Nu, un ja mums teļš ir labi audzis, mēs varam viņu 13 mēnešu vecumā sākt sēklot. Holandē un arī Latvijā, also in Latvia we have such farms. Okay, good. Ir fermas, kurās šo sēklošanu sāk jau 12 mēnešu vecumā. Now, during the next period of the pregnant heifer, you have to reduce a little bit the amount of feed, that it become not too fat, and at the end take care that there is a possibility for stress-free calving. Un grūsno tēlī nepieļaut, ka viņa paliek aptaukojusies, bet te pašā laikā viņa nedrīkst ciest badu atkal.
Un grūznības beigās svarīgā lieta ir pirmsatnešanās grupa un atnešanās bez stresa apstākļos. And then average calving at 23 months. Yeah, that's very likely that's possible. Un 23 mēnešu vecums, kad pirmās atnešanās datums ir ļoti labs laiks un ļoti veiksmīgs dzīves sākums. Good. We go to the next part during transition. Un tagad ejam uz nākošo laiku limitu, tas ir tranzīta periods saucamais. And we know that modern cows, they are genetically programmed to produce milk. The whole genetics is focused on milk production and milk and more milk. So all the energy after calving, the animal puts in. I want to produce milk. Modernā govs ir ģenētiski ieprogrammēta ražot pienu. Visas viņas domas ir tikai piens un vēl vairāk pienu. Un arī pēc atnešanās visa enerģija aiziet piena ražošanai. And that's also why we see these transition diseases, because everything is focused on milk, and then something else can go wrong inside the animal. Un tas ir arī iemesls, kāpēc aizvien biežāk mēs runājam par šīm te tranzīta laika slimībām, jo govs ir ģenētiski ieprogrammēta tā, ka viss aiziet uz pienu un ka pašai nepaliek nekas, un tas nozīmē, ka govi iekšpusē kaut kas noiet drusku greizi. I think there are two focus areas where we can win a lot if we look to animals, and that's the first one. Big focus area is the calcium / phosphor metabolism around calving, and the second one is the negative energy balance after calving. Un ap atnešanās laiku ir divas galvenās lietas, uz kurām ir tiešām rūpīgi jāskatās. Viens ir kalcija un fosfora metabolisms, un otra lieta ir negatīvā enerģijas bilance. So if calcium, then we have to look at feeding, how's feeding during a dry period. Cat anion balance, is that anionic salts are that in the feed? Is there sufficient magnesium in the feed? But also focus on the risk cows. We know that older cows they have more transition problems than young cows. So be really focused on your older cows. Un kalcija fosfora metabolisms ir lieta, uz kuru ir jākoncentrējas grūznības beigu daļā vairāk, uz ēdināšanas lietām, kationu anionu balans, anionu sāļu izēdināšana. Skatieties, lai mikroelementi satur pietiekami daudz magnija. Un jāatcerās arī ir tas, ka vecākām govīm šis te kalcija metabolisms varētu būt nedaudz traucēts, tāpēc viņām ir jāpievērš daudz lielāku uzmanību. So real calcium shortage, that's a catalyst for the negative energy balance. And as I told before, if a cow stays too long in a negative energy balance, then it opens the way to leave the farm. It's a gateway of replacement. Un, ja govī pietrūkst kalcija, šis te kalcija trūkums, jeb subklīniska piena trieka, ir kā katalizators negatīvā enerģijas bilancē. Govs jūtās slikti, viņa neēd, un līdz ar to viņa uzņem vēl mazāk enerģijas. Un tiklīdz govs ir negatīvā enerģijas bilancē ilgāku laiku, atverās vārti, pa kuriem govs aiziet uz, diemžēl, kaut uz mašīnu. Very generally, you can say that a cow from the third, who's on the start of the third lactation, it's a risk cow, and you should give such a cow extra attention, extra support.
Un vispārīgi runājot, trešās laktācijas un vecākas govis ir riska zonā, un tām ir nepieciešams papildus atbalsts tranzīta perioda laikā. Because we know that there is this type of cow, the older cow has a slower calcium phosphor metabolism. So after calving, the whole calcium phosphor metabolism is not that active than with the young cow. So kā jau vecākiem cilvēkiem, arī vecākām govīm metabolisms ir lēnāks, vielmaiņa ir lēnāka, un šī te kalcija un fosfora vielmaiņa arī dzen šīm te govīm vecākām par trešo laktāciju ir lēnāka nekā jaunām telēm. Also, we know that that the lack of vitamin D and the lack of magnesium during during the dry period, it has a very negative effect on this calcium phosphor metabolism. Un kalcija un fosfora metabolismam ir nepieciešams gan D vitamīns, gan magnīs, un ja tie cietstāves laikā govī netiek nodrošināti, arī tad viņai būs sliktāk viss ar kalcija vielmaiņu. Good. If we look to cows in production. Un tagad apskatām govis, kuras jau ir laktācijā. Then we see here a picture of the negative energy balance. I think the most of you know how it works, but we have to avoid. We have to make the risk period as short as possible. That the cow has to if there is a shorter period of negative energy balance, then the risk on replacement is significant less. Šito bildi ar negatīvās enerģijas bilances attēlu noteikti jūs esat redzējuši jau neskaitāmas reizes. Un jūs zināt, kā tas viss darbojas un kā tas notiek. Bet tā ziņa, ko caur šo bildi mēs vēlamies nodot jums, ir, ka to grūto periodu, kas ir atzīmēts sarkanā krāsā, ir jācenšas iespējami saīsināt. Jo īsāks būs šis te negatīvās enerģijas bilances laiks, jo govī būs labāka veselība. We cannot avoid that a cow comes in a negative energy balance, because all the dairy cows they will have a negative energy balance, but we can influence the period of risk. We can influence. Un mēs nekādi nevaram izdarīt tā, ka slaucamai govī nav šīs te negatīvās enerģijas bilances perioda, bet tas, ko mēs varam darīt, ir šo periodu padarīt maksimāli īsu. And that has to do with the calcium phosphor availability right after calving. To var darīt ar kalciju un fosforu uzreiz pēc atnešanās. But also feed intake, how the rumen function is very important. How much feed is the cow right after calving willing to eat? Ēst gribēju, spurekļa darbība ir ļoti svarīga lieta. Svarīgi, lai govs gribētu ēst uzreiz pēc dzemdībām un paēstu kārtīgi pēc dzemdībām. Tas ir tādas lietas, ar ko cilvēks var ietekmēt. Good. That brings us to the next question. Some nice picture of a cow. Here we see a cow. I think she's after 3 months lactation. But the question is, does this cow make the next lactation? You see the body score condition is reduced a lot. Around, I think, I estimate around 2 at this moment. So, what is the opinion? Tātad jautājums ir, vai šī govs piedzīvos nākošo laktāciju. Jūs varat atkal aptaujā izvēlēties jā vai nē.
Govs ir slaugta apmēram 3 mēnešus kopš atnešanās un var redzēt, ka viņa ir ļoti zaudējusi ķermeņa kondīcijā. Šim brīžam varētu domāt, ka viņa ir apmēram uz 2 punktiem. Nu, domas atkal dalās, vai govs būs... Let's go half to half. Half to half, yeah. No, good. My opinion is to take this type of cow to bring this type of cow to the next lactation. You have to be lucky. You have to be lucky if she has a little bit lower immune system. So there is a higher risk on infections. So that means higher risk on mastitis, higher risk on leg problems. The possibility to get pregnant again is lower. So you have to be lucky that she goes to the next lactation. But I think with good management, it's possible. So I would also. Džeks saka, ka viņš domā, ka ar labu kopšanu, vadību un tā tālāk govs var sasniegt nākošo laktāciju. Protams, ka viņai būs droši vien, ka novājinātāka imunitāte, varētu būt zināmas problēmas ar nākošo grūsnību, bet visā kopumā darbojoties, rezultāts varētu būt veiksmīgs. Now that brings us to the next cow. Tagad apskatāmies šo govi. Here you see an example and actually the same question. Does she make it to the next lactation? Un arī par šo govi ir jautājums, vai viņi sasniegs nākošo laktāciju vai piedzīvošanu. You see here with a cow with a lower body condition score, 1.5, 1, I estimate. Kondīcija šai govī varētu būt 1 vai 1,5. Viņa ir ļoti, ļoti zaudējusi svaru. And again, we have half to half. Yeah. But then I think I told for the first cow, the first picture, you should, it can be, but you should have luck. I think for this cow, you really should be lucky to bring it to the next lactation. And I would say this cow has a too low body condition score. It's too sensitive for transition, for diseases. So probably this cow will not make it to the next lactation and leave the farm. Džeks saka, ka ticamāk, ka šī govs tomēr ir zaudējusi pārāk daudz ķermeņa svara, līdz ar to viņa ir daudz sliktāk novadīts viss tranzīta periods un pastāv daudz lielāka iespējamība, ka tomēr viņa nepiedzīvos nākošo laktāciju, jo viņa gluži vienkārši nevarēs apsēklot. Ticamāk, ka viņai būs problēmas ar izslaukumu, pēc tam varbūt ar mastīti un tā tālāk. Tā kā ticamāks variants, es domāju, ka tieši tādā proporcijā arī sadalās viņas izredzes 2-1, kā viņa izdzīvos vēl. Yeah. This cow did not have sufficient energy by herself. She burned all the fat, I think she is lost. Šai govī nepietiek enerģijas pašai priekš sevis. Viņa ir nodedzinājusi visus iekšējos taukus un līdz ar to ir mazas cerības, ka viņa dzīvos vēl ilgi. Which brings me to the next picture about what is very essential for a fresh cow is that it can burn at the beginning good sufficient fat, and therefore a very good rumen function is needed. The rumen, a healthy rumen, produces a lot of propionic acid. And this propionic acid goes to the gluconeogenesis process in the liver, and therefore it makes glucose and later on lactose. Un šis ir diezgan sarežģīta bilde, bet viņa ir dziļākajā būtībā vienkārši ar to, ka propionskābe ir nepieciešama tauku dedzināšanai, un lai govs varētu dot pienu, viņai ir vajadzīgs veselīgs pureklis,
kur spureklī notiek gaistošo augstskābju veidošanās un uzsūkšanās, un propionskābe ir vissvarīgākā, lai viņa nonāktu aknās iekļautos glikoneoģenēzes procesā, un glikoze, un vēlāk arī caur to arī laktoze nonāktu tesmenī un no tās veidotos piens. Now, what I want to tell, it's a little bit a complicated picture, but you have to remember that a cow at the start of lactation, the rumen function should be very good, but also we don't underestimate the liver function. Also, the liver function should be very good of this type of cow, because they have to burn a lot of fat, and this fat burning needs a very good functioning liver. Ir divi vissvarīgākie orgāni tajā brīdī, kad pēc apnešanās. Pirmkārt, tas ir spureklis, kurā ir jāveidojas pareizajām gaistošajām augstskābēm, un otrs orgāns ir aknas, kurās notiek šo te augstskābju pārstrāde, varētu tā sacīt. Un ja pareizi darbosies spureklis un aknas būs pie pilnas veselības, tad govs tiks ar negatīvās enerģijas bilanci galā un ar visām pārējām lietām. So if we focus a little bit more on this propionic acid, it's produced in the rumen. Now here you see the different types of acids produced in the rumen, and also with a different pH. And if you look to the blue line, then you see the most optimum pH in the rumen for producing propionic acid is between 6 and 5.5 pH. Nu, lūk, un šajā bildē jūs redzat, kā atkarībā no pH līmeņa spureklī mainās augstskābju sastāvs. Un propionskābe ir atzīmēta ar gaišu zilu līniju, un šeit jūs varat redzēt, ka vislabākais propionskābes sintēzes līmenis ir tajā brīdī, kad spurekļa pH ir no 6 līdz 5,5. But we also see the blue line is declining very fast if we go to rumen acidosis. So cows with a rumen acidosis, they cannot. They produce much less propionic acid, and those cows they have have much more difficulties with burning fat. So we have to avoid rumen acidosis at the beginning of actually always, but especially at the beginning from the lactation. Un lūk, jūs varat redzēt, ka tiklīdz spurekļa pH samazinās zem 5,5, tā propionskābes sintēze nokrītās ļoti, ļoti strauji. Un tā pašā laikā ir jāatcerās, ka tā ir tikko atnesusies govs, kurai ir jāsadedzina iekšējie tauki, viena daļa noteikti, lai izlīdzinātu negatīvās enerģijas bilanci, un viņai nav šīs te propionskābes, ar ko to darīt. Un šis ir iemesls, kāpēc ir jāizvairās vai jācenšas par katru cenu novērst acidozes situāciju, it sevišķi govīm, kas ir tikko atslaukušās, bet tas ir jādara jebkurā situācijā. Now, our next slide is more practical slides. So, how to support our high risk cows? We saw that the risk on milk fever we should be avoided. Risk on ketosis should be avoided. But also, retained placenta is an item that should be avoided. But very easily with prophylactic tools like boluses, you can give, for example, for the risk on milk fever, with a simple calcium or phosphor bolus with included vitamin D and magnesium. You can take away
quite a big risk that at the beginning, after calving, the cow goes in a situation of milk fever. Un šis ir tāds tā kā vairāk praktiska bilde. Te ir uzskaitītas tās lietas, ko mēs gribam novērst, subklīnisko hipokalcēmiju, ketozes risku, mazināt placentas aizturas risku, un jau ar risinājumiem pretī. Pēc dzemdībām uzreiz iedodot kalcija vai fosfora bolu, hipokalcēmijas risks tiek samazināts diezgan ievērojami. Tāpat arī visiem citiem. Yeah. But also if you look to ketosis, ketosis is related to feed intake. So if we can stimulate feed intake right after calving, then you make already a quite big step to reduce the risk on ketosis. So I think with an energy drink, it's the first step to do that. But also with an energy bolus, it helps. But also we can support the fat cows. Fat cows have to burn extra fat, so you can with a bolus you can help this cow by stimulating the liver to make fat burning much easier for such animals. Un par ketozes risku pati galvenā lieta ir saglabāt govī labu ēstgribu uzreiz pēc dzemdībām. Un to vislabāk varam panākt, iedodot pēc atnešanās enerģijas dzērienu viņai. Saglabāt ēstgribu, un tām govīm, kuras ir ļoti resnas, viņām var iedot papildus bolus, kas tā kā stimulē šīs te tauku sadedzināšanu aknās, vai tās aknas bišķiņi pastimulē arī. Okay. And as last, retained placenta, we know there's a direct relation with the trace elements selenium and vitamin E with retained placenta. So if you give them a bolus with these ingredients, then you avoid this risk on retained placenta a lot already. Un placentas aizturas risku varam mazināt ar papildus vitamīnu E un selēnu. Ir virkne pētījumu par šo lietu, ka tas tiešām ir ciešā sakarībā viens ar otru, un ieliekot speciālus cietstāves laika bolus, kuros ir papildus vitamīns E un selēns, govs būs no placentas aizturas riska pasargāta. Good. As a summary, then we discussed quite a lot of themes. As a summary on this, this focus on how to reach lifetime extension. Now, good. The first step, what I said, better calf rearing, and actually make use of metabolic programming of your calves. There's a lot of information worldwide about this topic. Study it and implement it in your farm, because it's the first step of lifetime extension. Un šajā bildē ir kopsavilkums par to, kas viss ir darāms, bet pati galvenā lieta ir teliņš, mazais teliņš, viņa pirmās dzīves dienas, pirmie dzīves mēneši. Tā ir lieta, uz kuru ir jāfokusējas visvairāk, un tas ir brīdis, kurā jūs varat tiešām izdarīt visvairāk, ar vismazākajiem ieguldījumiem pie kam. Then the other focus points are calving at 23 months. Take care. The whole transition period is a risk period, so avoid the risks during this transition period, and further on, try to avoid, take care of other health, fertility, lameness. But those are an effect of when it goes wrong in the transition period. Then the risk on mastitis, that the animals doesn't become pregnant, and lameness, that those risks become much higher.
Un tad nākošā lieta ir atnešanās vai tranzīta periods. Pirms un pēc atnešanās jāatcerās, ka šis ir laiks, kas ir ļoti stresa pilns govī, kad viņai mainās grupas biedrenes un piedzimst ceļš, un viņa tiek atkal mainīta grupa un mainās ēdiens, un mainās viss, kas viņam pie dzīves var mainīties. Kalcija un fosfora vielu maiņa tāpat mainās, enerģijas izmantošana mainās. Un ja caur visu šo stresu ir sabojāta imūnsistēma, tad arī testmeņa veselība var ciest, un auglība un klibums, un diemžēl tie ir galvenākie iemesli, kāpēc atverās vārti un govs dodās kautuves virzienā. Now, if we look to the blue block, then about the solutions, it starts with awareness. You have to know awareness of now let's say metabolic programming, that it really works. You have to believe in it. Un zilajā pusītē savukārt ir uzrakstīti visi risinājumi, un pati galvenā lieta ir vērīgums. Ir jāskatās un jāsaprot, kas notiek kūtī. Now, genetics is also a topic. Choose always good genetics. And if you compare genetics on the farm and you see from which genetics my cows are stronger. You have bloodlines with stronger cows, and make use of that genetics on your farm. Laba ģenētika arī ļoti svarīga lieta, un tā ļoti sasaucās ar pirmo punktu vērīgumu. Jūs lietojat dažādas ģenētikas, tad vajag skatīties un redzēt, kura ģenētika dod jums labākus rezultātus, kuras govis ir izturīgākas, stiprākas, kuras dod vairāk piena, un izvēlēties pēc tam turpināt ar šo ģenētiku darboties. Now, we discussed already about the risk cow. Identify the risk cows and know what the risk cows are at your farm, and give them an extra treatment. And then you can do a lot of prophylactic with that. And a bolus treatment is a very good prophylactic treatment for cows which have more risk. Un svarīga lieta ir zināt riskantās govis, kuras ir jau uz vairākas laktācijas, kurām ir laktācijas sākums, kuras ir palikušas dūšīgas. Un atkarībā no tā, kāda govī ir tā riska zona, veikt specifiskas profilaktiskās apstrādes. Un mēs esam nonākuši pie boliem, kur boli ir lieliska izvēle, kā var šīs tiešām specifiskas profilaktiskās apstrādes arī izvest. Because if you, therefore, I showed you in the beginning how much money is involved if you can extend with one lactation. Then this money what you spend prophylactic to help to support the cow is a very good investment, because if you bring that cow to the next lactation with a small investment, then it's a very good investment. Un jūs sākumā skatījāties tos izmaksu aprēķinus un tā tālāk, un šeit var sacīt, ka boli ir lieliski izvēle, tāpēc, ka tie ir izdevīgi. Viņi it kā tajā brīdī, kad viņu pērk, viņš varbūt maksā drusku dārgāk nekā gribētos, bet ja sarēķina to visu kopumā, tad investīciju atdeve ir ļoti laba. Good. So in the next part of this presentation, I want to focus a little bit on 3 of our products, how those products can support your cow. Un tagad prezentācijas atlikušajā daļā mēs parunāsim vēl par 3 produktiem, kas ir ilgstošas darbības boli un kā tie var palīdzēt jūsu saimniecībā. Okay, if we look to boluses, then the first thing, there are. If you look to type of boluses, you have the slow release and the flash boluses. If you look to the slow release boluses, they are placed in the reticulum,
Many of you think the bolus becomes in the rumen, but actually the heavy slow release bolus, they should fall in the reticulum of the in that stomach. Lai arī mēs parasti runājam un sakām, ka boli nonāk spureklī, vai saucam arī viņus par ruminālajiem boliem, jo tajā brīdī, kad viņi tiek ievadīti, viņi tiešām nokļūst spureklī, bet pēc tam tā kā bols ir smags, viņš ar visām barības masām un tā tālāk tiek pārcelts uz acekni, un aceknī arī tas bols dzīvojās savu dzīves laiku, kas parasti ir 3, 4, 5, 6 mēneši. Yeah. This graph I want to show you, it's the relation between the trace elements and the animal performance. You see on the left side the animal performance on the y-axis, and on the horizontal axis you see the total trace element intake. Nu jā, šajā bildē jūs redzat sakarības starp mikroelementu uzņemšanu un dzīvnieka produktivitāti, jeb veiktspēju. Veiktspēja ir uz vertikālās, bet mikroelementu uzņemšana uz horizontālās ases. Yeah. Now the need of trace elements, they vary. There are different circumstances. It has many factors. So it can be the age of the animals, what kind of housing and climate is there, the composition of the feed, if there's sufficient feed of the trace elements in the feed, how much storage of trace elements there is in the body, is the animal sick, does the animal have stress? So those are all factors on the need of specific trace elements. Un ļoti atšķirīgi ir tas, cik daudz mikroelementu dzīvniekam ir nepieciešams. Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāda ir dzīvnieka produktivitāte, kādi ir turēšanas apstākļi, vai dzīvnieks dzīvo, redz saules gaismu vai ne, par piemēru. Tāpat arī tas, kādi ir visi tie turēšanas apstākļi, cik daudz ir stresa un visādu tādu lietu, cik lielas ir iepriekšējo gadu, teiksim, mikroelementu rezerves organismā, kā šīs rezerves dzīvnieks spēja vai nespēja izmantot. Tie priekšnosacījumi ir ļoti daudz un dažādi. But what we see in the green line is if there are not sufficient trace elements, then the animal performance is declining a lot. Bet tas, ko mēs varam redzēt šajā bildē, ja dzīvniekam pietrūkst mikroelementu un vitamīnu, viņa veiktspēja, produktivitāte ir ļoti, ļoti traucēta. Good, it brings us to the next slide. This is an investigation done in Holland of the Dutch Animal Health Service in the Netherlands, and they just took milk from the dairy plant, and they invested this milk during a certain period in 2005 and 2006 on trace elements, and they want to find out the difference in trace elements in the winter period and in the summer period. Lūk, šeit ir prezentēts pētījums no Nīderlandes piena pāraudzības, tā varētu sacīt. Šis pētījums tika veikts pienotavās, ņemot piena paraugus vesela gada vai pat iznāk vairāk kā gada garumā, un tika šajā kopienā analizēti mikroelementu klātbūtne. What is very clear in this picture is that during the summer period, so actually when more cows are in the pasture, that the amount of trace elements in the milk goes down. Bet kas ir ļoti skaidri redzams šajā bildē,
Tās pelēkās līnijas ir vasaras laiks, sākot no maija līdz oktobrim, ka mikroelementu līmenis pienā ļoti, ļoti krītās. Tas ir laiks, kad lielais vairums govju ir ganībās. And this has to do that when animals in the field, there is less, we know there's not sufficient trace elements in grass. So we see immediately that effect in the milk, less trace elements in the milk. Un, lai arī liekas, ka zaļā zāle ir vitamīnu pilna un viss tur notiek daudz labāk nekā tad, kad govs dzīvo iekšā, patiesība ir otrādāk. Mikroelementu līmenis zālē ir mazāks, un līdz ar to mikroelementu līmenis pienā arī ir ievērojami zemāks. So that's for us actually a very good proof that during the grass period that animals are outside, there is an extra need of trace elements, and a feed supplement in the form of a bolus, of a slow release bolus, is a very welcome supplement for those animals. Un šeit mums ir lielisks pierādījums tam, ka govīm, kas iet ganībās, ir ļoti, ļoti ieteicami mikroelementu papildinājumi, un tiešām daudzi saimnieki ir sūdzējušies, ka govis negrib mikroelementus, respektīvi minerālu barību vasaras laikā ēst vispār. Tad mikroelementu bols ir lieliska izvēle tieši ganību periodam. Now, what effect we see of an trace elements bolus? We call it our OptiTrace bolus. It has a very positive effect on grazing cattle. We see an higher fertility, better health growth of these animals. Also on certain peat and sand soil. This has a very positive effect. Un šeit tajā tabuliņā jūs varat redzēt visus labumus, ko var iegūt lietojot bolus. Tur ir vispār uz ganību zāles izmantošanu ļoti pozitīvs efekts, auglība, veselība, nagu stāvoklis un tā tālāk. In the beginning, we spoke the prenatal effect, feeding of a calf. So we see also with this bolus that by giving more trace elements to the mother, we see also a positive effect on the onboard calf. So we see at birth we see stronger calves but also less calf mortality. Un mēs prezentācijas sākumā runājam par to, cik svarīgi ir vēl nedzimušajam teļam saņemt vai viņa mātei saņemt pietiekami daudz mikroelementu un vitamīnu. Un šis arī ir viens no pētījuma objektiem bijis, ka bolu lietošanai ir pozitīvs efekts uz nedzimušo teļu, uz to, kā šis teļš izaugs un kāds viņš būs kā slaucamā govs. And we see a positive effect on the colostrum. And also a reduce of milk fever. Un pēc šo bolu lietošanas ir mazāk piena trieku un pirmpiens arī ir labāks. This is the second, the number 2 bolus we sell. The second best bolus we sell in Holland is this OptiTrace bolus, and that shows that our farmers in Holland they appreciate this bolus a lot. Un šis te OptiTrace bolus govīm ir otrais pirktākais bols Nīderlandē, bet to mēs runāsim par pirmo pirktāko arī. If you give it a little bit closer, then this bolus, actually you can give it once per 6 months. It contains the most essential trace element: copper, cobalt, iodine, manganese, selenium, zinc, and it has a release period of just 200 days. It's more than half a year. Deva ir viens bols, un viņi iesaka lietot katrus 6 mēnešus, jo bolas šķīšanas laiks ir apmēram 200 dienas. Satur visus svarīgākos mikroelementus: varš, kobalts, jods, mangāns, cinks, selēns. Un
Yeah, and important, it should be given to cattle above 250 kg. Un visiem lopiem, kas ir sasnieguši jau 250 kg svaru, šis bols ir ļoti labi lietojams. Yeah. Okay. Then we go to another product. It's it's a bolus what we give during the dry period. We know dry period is in most countries, cows in dry periods they fed different than the milk cows, and often the ration is not optimal for them. Un tagad runāsim par otru produktu. Tas ir cietstāves laika bols. Un kā jau mēs sarunājam, ka cietstāves laiks ir diezgan liela riska periods. Un bieži vien ir tā, ka tās cietstāvošās govis tiek tā kā nostumtas maliņā, viņas nedod pienu, viņas nedod ienākumu, un līdz ar to viņu ēdināšana nav tik laba, kā vajadzētu būt. Yeah. So the feed intake varies a lot during this period. In the beginning there's a lower feed intake. Later on, it's in a ratio with more energy. There is always a risk with animals with a high body condition score. Animals who are too fat, they have a higher risk on ketosis. Un šis ir ļoti tāds interesants periods ar to, ka ļoti daudz, kas tajā govs dzīvē mainās. Pirmās 6-8 nedēļas ir mazāks, tas apēstās barības daudzums enerģijas ziņā tieši. Pēc tam viņai enerģijas atkal vajag vairāk, jo viņa vienkārši nevar tik daudz ēdienu apēst. Svarīgi ir zināt, sekot līdz ķermeņa kondīcijai, jo govs kļūst resnāka, jo lielāks būs ketozes risks pēc tam. And we know in the green block that there is an extra need of selenium and vitamin E for this dry cows. And we know also this selenium and vitamin E, that there is a relation with calf mortality, retained placenta, mastitis, but also fertility of the animals. Jā. Un cietstāves laikām ir nepieciešams papildus selēns un E-vitamīns. Selēns un E-vitamīns ir vajadzīgi abi divi kopā, jo viens otru papildina un ļauj vienam un otram uzsūkties. Ja vitamīna E pietrūks, tam ir ļoti liela ietekme uz teļa dzīvotspēju vai mirstību, placentas aizture, mastītes un nākošā auglība. Atcerieties, tie, kas apmeklēja semināru vasaras sākumā, kur bija runa par to, ka tagadējais folikuls ir veidojies 2-3 mēnešus vai pat vēl senāk atpakaļ. More detailed about this dry bolus. It's our most sold bolus in the Netherlands. Šie ir pirktākie boli visā Nīderlandē un iespējams arī visā pasaulē no viņu kompānijas. Yeah, the farmers they use it. They really see this positive effects of what we said before, and it gives really it supports the dry cow in the dry period, but also we see a very positive effect on the calves as well. Un šie ir boli, no kuriem saimnieki tiešām redz reālu efektu pēc lietošanas. Pirmkārt, tās govis ir veselīgākas un arī teļi, kas piedzimst, ir stiprāki un veselīgāki. It has the same trace elements as the OptiTrace, but there is additional vitamin E, D3 and E in this product. Un cietstāvošo govju bolos papildus visiem mikroelementiem, tā kas bija parastajos govju bolos, ir arī vitamīni A, D3 un E. And as mentioned before, it has it has a positive effect on it reduces the calf
mortality. So more strong calves during birth reduces the milk fever. We see less indication of retained placenta. It supports then also the fertility, less ketosis and less mastitis. So that's why Dutch farmers appreciate this bolus a lot. Un kā jau teicu, fermeri tiešām atzīst šos bolus par labiem esam, jo viņi tiešām redz ieguvumus no bolu lietošanas. Tā ir mazāka teļu mirstība, labāka govs veselība, mazāk piena trieku, placentas labāk atdalās, nākošā auglība ir nemainīta, ketozes un mastītu risks ir mazāks. Then the last product I want to discuss with you is Keto Duo bolus. What do we have? Un vēl nedaudz par tie ir beidzamie, par ko šodien runājam. Tas ir Keto Duo boli, tas ir ketozes boli. And after this, there's time for questions. Un pēc šī mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem, lai gan man liekas, ka jautājumu ļoti daudz nav, bet esat laipni aicināti jautājumus uzdot, rakstiet. Good. This bolus is developed to protect cows which have too high body condition score around calving. So animals with 3, 4.5 body condition score, they have to those animals have to burn more fat, and it's very helpful to protect to support this animal in the rumen function, for a better rumen function, but also in a better liver function. Un šie boli ir izstrādāti speciāli priekš dūšīgām vai resnām govīm, kurām ķermeņa kondīcija ap dzemdību laiku ir vairāk nekā 4. Un šeit ir apvienotas tādas vielas, kas atbalstā aknu un spurekļa darbību speciāli. There is this the Keystone bolus, so it's quite popular as well. It's also to avoid of to support cow with the negative to avoid ketosis, but also some of those farmers say, okay, we stop at Keystone, we use this Keto Duo, and we see the same effect. So I think it's a very good alternative without antibiotics to replace a Keystone. Droši vien esat dzirdējuši par Keystone boliem. Tie ir antibiotikas saturoši boli, ko arī lieto tādai pašai vajadzībai, lai mazinātu ketozi, jo šie Keystone boli, tā antibiotika, kas tajā ir iekšā, viņa nomāc, vai respektīvi, pareizāk laikam sacīt, veicina tādu baktēriju augšanu, kuras labāk ražo propionskābi. Bet Džeks saka, ka cilvēkiem pirmkārt nepatīk antibiotikas lietot, un tie saimnieki, kas ir Keystone bolus mēģinājuši aizvietot ar šiem te Keto Duo boliem, ir atraduši, ka rezultāts ir tieši tāds pats, un nekāda govī vaina nav, un antibiotiku lietošana tiek samazināta. But the function is, the result is the same, but the approach is different. Because with Keystone, Keystone is focused on producing extra propionate. We also want to have more propionate, but we stimulate rumen function to produce extra propionates. The other side, what the Keystone does not do is give the liver extra support, and this bolus is also supports the liver a lot, so that the liver can process more fat to turn it into to sugar. Un vēl viena būtiska atšķirība no Keystone boliem, viena lieta ir tā propionāta ražošana, kas tiek atbalstīta abos veidos, tikai dažāda pieeja ir. Bet svarīgā lieta, kas ir Keto Duo bolos, ir
atbalstīta aknu funkcija, jo aknas būs tās, kas šo te izstrādāto propionskābi izmantos tālāk. Un ja aknām nebūs pietiekama atbalsta un viņas nespēs darboties kā nākas, tad arī tas izveidojies propionāts nevarēs nonākt tur, kur tam ir jānonāk. Tāpēc aknām ir vajadzīgs papildus atbalsts, un tāpēc arī šis te duoboli, kur viena daļa bola darbojas uz spurekli un otra uz aknām. So this is my last sheet. So thank you for attention. I hope it was interesting for you that you learned that you learned something, and that also you start thinking about lifetime extension on your farm, how profitable it is, and which steps you can take in that. Tātad paldies par uzmanību līdz šim. Ceru, ka jums bija saistoša šī prezentācija. Ceru, ka tā lika jums aizdomāties un liks jums kaut ko darīt lietas labā, lai pagarinātu jūsu govju mūžu jūsu fermā. Jā? Jā? So that's from my side. So I think I think it's time if there are questions or then it's now good time to ask them. Jā, un tagad ir īstais laiks, kad atbildēt uz jautājumiem, bet pirms mēs sākam atbildēt uz jautājumu, vēršu jūsu uzmanību uz to, ka tikai šodien pasūtot šeit uzskaitītos bolus, jūs varēsiet saņemt 20% atlaidi, bet tikai šodien pasūtot. Rītā jau būs par vēlu. So we have questions, and question is tā, Arita vaicāja jau sen atpakaļ, jo vecāka govs, jo vairāk problēmu un līdz ar to vairāk izmaksu. Question is following. If you have older cow, she have more problem and also she have more expenses because of solving these problems. So maybe the meaning is that younger cows are stronger, less problem and less money needed for them. Yeah. Now, good. That's I think a good question. My answer is, and therefore I wanted to give you this the sheet about how much money you can earn extra on a farm to get the cow to the +1 lactation. This was between 15 and 25,000 euro. So it's very profitable to it brings you a lot of money, and the prophylactic treatment or the treatment you have to do to support this cow, it's much less. So in my opinion, it's always economic to spend some money on a risk cow to help this cow, so that she can really go to the next lactation. So in my opinion, in most cases, this is a very good investment in the cow. Okay. Tātad jautājums bija, jo vecāka govs, jo tā ir vairāk problēma un līdz ar to lielākas ir izmaksas. Ļoti labs ir šis jautājums, bet aicinu jūs paskatīties vēlreiz to bildi, kur bija saliktas tas aprēķins, kā mēs ieguvām, ka palielinot govs mūža ilgumu par vienu laktāciju, mēs iegūstam no 15 līdz pat 30,000 eiro vairāk. Un šeit ir svarīgi atcerēties to lietu, ka jaunas govs izaudzēšana maksās dārgāk nekā tās vecās uzturēšana, jo tās izmaksas, ko jūs iedosiet viņai papildus ar kādām kaut vai bolu vai kādu citu lietu, nebūs tik lielas kā jaunas teles izaudzēšanas izmaksas. Ja? Tā. Gotiņām bija saindēšanās, kuru bolu ieteiktu. There is very interesting question. Cows was being poisoned.
And which ball is better for them? Yeah, that's difficult to. Yeah. That's very difficult. It depends what kind of poison. Which if there is an poison, then yeah, immediately a rumen function is dead probably. The whole rumen activity is upside down, and yeah, good. I think the best thing to do is try to restore immediately this rumen function. So it should be a bolus. We have also a rumen bolus which focused on rumen activity. That will be a good one. But but the main task is to restore rumen function so that the animal can energy again. Nu, nezinām, protams, ar ko govis bija saindēšanās un kas pa vainu tāpēc bija, bet iespējams, ka saindēšanās dēļ bija pilnībā apstājusies spurakļa darbība, un tad svarīgā lieta ir šo spurakļa darbību palaist cik ātri vien iespējams, un tad ir jālieto tās vielas, kas iedarbina spurekli, kur ir rauks un rūgtvielas un tādas lietas. Jā. Tā, te ir speciālisti. There are about sheep boluses. Can you tell a little bit about sheep boluses? Yeah, there is a product, OptiTrace Sheep. Yeah. It's actually it has the same composition as the OptiTrace cow bolus. Only, this bolus is much smaller. It's a bolus of 15 gram, and it has a release period of 6 months. And we use this bolus mainly just before 1 or 2 months before they become pregnant. That's a good time. But also when they are grazing in the grass, then grass has too less trace minerals. So it's really good support for ewes, but also for lambs to support them. Tā, par aitu boliem runājot, viņi principā ir tādi paši kā govju boli, tikai ir daudz maziņāki un paredzēti aitām automātiski. Tāpat boli darbojas pusgadu. Ļoti labi viņi ir darbināmi apmēram mēnesi vai 2 mēnešus pirms lecināšanas laika, un tad ir nosakts viss grūsnības laiks un varbūt pat drusku pat pieķer pie atnešanās brīža, un laižot aitas ganībās var likt otru bolu. Jā, aitu boliņi ir mazāki, viņiem ir speciāls bolu devējs, bet jā, viss ar viņiem ir ļoti labi kārtībā. Tā, jā, viņus var lietot gan aitām, gan arī jēriem uz nobarošanu, bet tas būs tad tādiem palielākiem jēriem. Next question is about organic certification. Are your products certified for organic farms? Jautājums ir uzdots angliski, un vaicājums ir, vai ir šie boli piemēroti bioloģiskai lauksaimniecībai. No, we have some products organic, but not on this list. And that has to do with the trace elements. They are organic and also vitamins. But if you look to if you make a bolus, you have to make it a bolus. So there should be some kind of glue inside, and that is not organic. So in that way, we cannot put a stamp organic product on the bolus. Viņiem nav organiski certificēti vai respektīvi bioloģiski certificēti boli, jo, lai arī varētu dabūt tos mikroelementus bioloģiskas izcelsmes, vienalga tas bols ir jāizveido no kaut kāda produkta, kurš nebūs certificēts, un līdz ar to viņš nebūs bioloģiskais. Please, small comment about hoof boluses. How long they work? Hoof bolus works 60 days, so they have a release time of 60 days.
Tā nagu bola darbojas 60 dienas. And it's focused on biotin. The bolus gives every day. It gives 20 gram of milligram biotin. And biotin is very important to stimulate keratin production. And keratin makes actually the hoof very hard. It makes the hoof more strong. Nu jā. Galvenā sastāvdaļa šos te nagu bolos ir biotīns. Bols ir uzbūvēts tā, ka katru mīļu dienu atbrīvojas apmēram 12 mg biotīna, un šis te biotīns ir ārkārtīgi svarīgs, lai veidotos keratīns. Un ja ir pietiekami daudz keratīna, tad naks veidojas stiprs un labs. Yeah. What we saw, extra comment about the hoof bolus, what we saw during the summer, we saw more, because normally biotin is produced in the rumen. The cow can produce it by herself. But if you are in a situation of rumen acidosis, then the biotin production is much lower. And especially we saw during the summer period, we had a quite long period of heat in Holland, hot summer, and we saw that the number indication of rumen acidosis was higher, and also related to that, we saw more hoof problems, and that's in our opinion in direct relation with less biotin production, and then the hoofs are not that hard anymore. And we saw especially a much more higher indication of white line diseases in hoofs related. Par biotīnu vēl viena tā kā piebilde vai stāsts. Biotīns normāli var izveidoties veselīgas govs pureklī, bet ja govī ir spurekļa acidoze, tad biotīna veidošanās ir traucēta. Un, ja ārā ir ļoti karsts, tad tie karstuma stresa dēļ arī govī var būt acidozes stāvoklis, un līdz ar to biotīna veidošanās un izmantošanās ir traucēta. Un tāpēc arī pēc šīs karstās vasaras, kāda bija Holandē, mums varbūt tik traki nebija, bet šā vai tā, apmēram šis ir gada laiks, kad ir pagājuši 2 mēneši kopš karstā laika, un cilvēki sāk sūdzēties par nagu problēmām. Tas notiek tagad beidzamos gadus, es esmu ievērojusi tiešām katru rudeni. Un tas tiešām ir saistīts ar karsto laiku, ar acidozi un biotīna iztrūkumu. Un tāpēc šis te bols kļūst aizvien populārāks tieši šī te iemesla dēļ, ka laiks ir karsts un acidoze ir un biotīna trūkums ir. Okay. Next question is about bolus for small calves. Okay. Yeah, it's the OptiBoost calf. It's a bolus. It contains again the 6 trace elements. Additional, it has vitamins, vitamin C, E, D as well, and it's the bolus is meant. And also don't forget, there's a lot of iron inside. This bolus is meant to, because at the beginning many farms they give whole milk, and we know cow milk, it contains almost nothing. Only vitamin C is at a good level. So especially for those farms who feed the first period cow milk, this bolus is very good, suitable. Tātad mazajiem teliņiem boli tāpat satur visus 6 mikroelementus, vitamīnus arī, un šie boli ir domāti visvairāk priekš tādiem saimniekiem vai viņu teļiem, kuri baro govs pienu. Kā zinām, govs pienā
mikroelementu, vitamīnu ir necik. C vitamīns varētu būt vienīgi pietiekamā daudzumā. Un kas ir ļoti svarīgi šajā te bolā, ir daudz dzelzs. Respektīvi, govspienā dzelzs nav, un tāpēc teļiem spricē dzelzi, tāpēc teļiem dot kaut kādas papildbarības ar dzelzi. Šī ir viena no iespējām, kā mazajiem teliņiem iedot papildus dzelzi. Tā, Agita vaicā, vai Topro dry bolu var lietot, ja atnešanās paredzēta jau pēc 30 dienām. Question is, dry bolus, can we use dry bolus if calving is expected after 30 days, after 1 month? Yes. Yeah. Normally the dry bolus should be given at the beginning of the dry period. Yeah, that's best. But if you do it 1 month before calving, it has also quite positive effect. But the best thing is actually it's meant to support the cow during the whole dry period. Nu jā, var dot, protams, arī pirms 30 dienas pirms atnešanās, bet pareizā, vai tā kā viņš ir paredzēts, ir tieši aizlaišanas brīdī, jo tas ir tā kā viens stress, viena apstrāde, varbūt pie aizlaišanas apstrādā pupus, apstrādā nagus, ieliek bolu, varbūt vēl kaut kādas apstrādes izved, tad to visu izdara pie vienām tāpēm govī. Un līdz ar to mēs arī uz Ilzas jautājumu būsim atbildējuši. Tātad dry bolu liekam pie aizlaišanas. Tālāk no Beļavas novada vaicā, vai visiem boliem ir vienas ievadīšanas stangas. Nē, boliem ir dažādas ievadīšanas stangas vai respektīvi pistoles. Un tur ir atkarībā no tā, kādu bolu jūs lietojat, jāņem atbilstošs aplikators. Tā, Ilze raksta, pie melases klāt bija epoksīda līmes piedeva. Tas ir par tām saindētajām govīm, laikam, jā. This is more information about this poisoning. Molasses contain epoxide glue. In molasses were epoxide glue. Yeah. And we should kill half of our herd because abortion was, and we cannot inseminate. And I understand that you can smile on it, but I ask what we can do in this case. It's very, very, very hard case. Yeah. So, yeah. Maybe that we can have a closer look after the seminar. He writes down, give me more specific information, and that we can give him a better answer than during the seminar of this. Ilze, lūdzu, sazinieties ar mums, atrakstiet man e-pastu vita.zalcmanē@medium.lv. Izstāstiet vairāk, vai arī vienkārši piezvaniet man un izstāstiet vairāk, un tad mēs pārēsim droši vien, ka jums palīdzēt arī vairāk, jo šis ir diezgan, tiešām izskatās nopietnas gadījums, jā. It seems it's all. Keep sunshine in your eyes. It's last, and yeah. Okay, then now everybody, thank all the listeners. Thank you for being in this webinar, and I hope it really was interesting for you, and that you little bit start thinking about this topic. And I want to say also keep healthy, everybody, in this strange period we are in, and hope to see you sometimes in Latvia, and also the Medium. Thank you for organizing this. Jā, paldies visiem, kas klausījāties. Ceru, ka tas jums tiešām liks padomāt par to, kā pielikt pāris gadus vai mēnešus kaut vai pie katras govs dzīves.
Palieciet veseli, uzmaniet sevi, uzmaniet savus biedrus un līdzgaitniekus un paliekam kopā līdz nākošajai reizei. Nemāku vēl pateikt, kad būs nākošā reize, bet noteikti tā būs. Paldies par uzmanību. Thank you very much, Jack, for being with us. Thank you for first webinar with Dimedium. Paldies, ka bijāt kopā pirmajā Dimediuma webinārā. Un turpināsim šādā pat veidā. Okay. Jauku jums dienu, tiešām saulainu dienu, ejiet laukā, neejiet veikalā un palieciet veseli. Stay healthy. Okay, bye-bye everybody. Visu labu. Bye.